Mani sauc Marika Grāvlija. Es esmu pašnodarbinātais, nodarbojos ar floristiku. Man ir arī pašai savs zīmols izveidots, Marika radīt skaisto. Es gribēju uzzināt, kā tas ir. Likās interesanti, kā veidot digitālo saturu. Vienmēr jaunas zināšanas var noderēt, pat ja tu par viņām neko nezināji, bet tās jaunas iespējas. Es ieguvu zināšanas vairāk par marketingu. Mums skolā arī par to lika mācīties, tāpēc tas bija tāds bonus punkts arī pašai savajās zināšanās. Puķas arī patīk. Floristika. Es vienkārši domāju, ka jauniešiem ir jāattīsta savas spējas. Gribējās, protams, palīdzēt viņiem attīstīt tās prasmes, un lai viņiem ir arī pieredze kaut kāda. Video reklāma bija realizēta, kaut gan tas aizņēma ļoti ilgu laiku, un katalogs priekš ziediem vienā pasākumā arī bija izveidots. Man nebija šaubas par jauniešiem vispār, ka jāuzņem. Man bija šaubas par to atrast īstos jauniešus tādus, kuriem interesē, vai jauniešiem būs tas laiks visu savienot ar skolu, un kuriem dejas, kuriem skola, kuriem kori un vispārējais. Marika uzņēmēja, viņa bija ļoti saprotoša un nāca pretīm. Mēs tā kā viņai pateicām, kādos laikos mēs tiekam, kādos netiekam. Viss atkarīgs no vadītāja, ja pozitīvs vadītājs, tad ir pozitīva atmosfēra komandā.